Labrīt un sveicu jūs šajā sestdienas rītā. Vēl viena nedēļa ir atkal aizskrējusi. Un mēs tiekamies mūsu sestdienas pārdomām. Man šodienas temats ir sakama vārdi. Sakama vārdi. Zalamāna pamācības grāmatā 1. nodaļā 1. 7 panti. Zalamāna Izraēla ķēniņa Dāvida dēla pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēji stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkāršas sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un kas ir prātīgs, tas ļaujās sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņa paraugs. Bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Es ieteicu ikatram no jums ļoti regulāri lasīt sakamvārdus vai Zalamāna pamācības atkarīgi, kuru Bībeles tulkojumu tu lieto. Ir 31 nodaļas, ja tu izlasi vienu nodaļu katru dienu, tad caur gadu tu būsi izlasījis Zalamāna pamācības 12 reizes. Un tu atradīsi, ka šīs domas, šie domu graudi, šie vārdi tiešām noder dzīvē. Kad es domāju par sakam vārdiem, es arī domāju par cik bagātīga ir latviešu valoda un mūsu latviešu kultūra ar sakam vārdiem. Ir daudz un dažādi, kas ir īsti trāpīgi un kas dzīvei noder. Mazliet tāds humorisks, bet arī nopietns notikums, ar ko dalīšos ar jums, balstās uz vienu no latviešu sakamvārdiem, kas man ļoti, ļoti ir noderējis manā kalpošanas laikā. Es laikam vēl biju vikārs vai varbūt 1. gada mācītājs. Es biju ļoti jauns, es biju samērā straušs. Mums bija izvadīšana no baznīcas un diezgan liels bēres bija. Un mums no baznīcas mēs braucam uz kapsētu, un mēs parasti braucam bēru gājienā. Vispirms līķa rati, tad es parasti sekoju līķa ratiem, un tad ģimenes mašīnas, un tad visi citi pielūdzē. Es parasti novietoju savu mašīnu mūsu pagalmā jau pie zāles, kas ir aiz baznīcas. Un kas notiek? Es biju ievērojis kādreiz, ja es to darīju, kad bija izvadīšana, tūlīt kā iznācam ārā, visi aizskrēja savām mašīnām, un es vienkārši nevarēju tikt garam, jo viņi aizbloķēja iebrauktuvu, un tad es nevarēju sekot līķa ratiem. Un tā, ko es kādreiz darīju, bija, kad es tieši kā beidzās izvadīšana, aizskrēju dabūt savu mašīnu un nobrauc pie vārtiem, lai es būtu pirmais ārā. Todien bija lietains laiks, un mums pagalms ir lielāko daļu mauriņš. Ir mazliet iebrauktuvi ir no konkrēta cementa, bet viss cits ir mauriņš. Un toreiz tikai bija kājceliņš, vēl nebija iebrauktuvi kārtīgi, to mums vēlāk tikai ielēja. Un izvadīšana beidzās, un
es iznācu no baznīcas un es tūlīt gāju dabūt savu mašīnu. Un es skrēju. Mauriņš bija slidens, bija slapjš. Es paslīdēju, es nokritu zemē, izmežģīju savu celi. Mans talārs bija nomālēts ar dubļiem. Es arī mazliet sadauzīju savu roku un tā klibodams aizgāju pie savas mašīnas, iekāpu iekšā un piebraucu pie vārtiem. Man nebija laiks sameklēt citu talāru. Es jutos mazliet muļķīgi. Visi, kas stāvēja, redzēja, kas notikās, un daži smīnēja. Aizbraucam uz kapsētu, beidzās izvadīšana, un es nekad neaizmirsīšu. Man uzreiz viena roka ir uz plecs, un viens vecāks draudzes loceklis man iečukst ausī un saka: mācītāji, latvieši saka, lēnāk brauksi, tālāk tiks. Viņš pasmaidīja un aizgāja. Es jutos ļoti maziņš. Bet vēlāk es pārdomāju. Un nākošo reizi, kad bija jāiet dabūt mašīnu, man skanēja ausī šis sakam vārds: lēnāk brauksi, tālāk tiks. Un ziniet, tas man ir noderējis ļoti. Man pagājis ir diezgan ilgs laiks nebūt tik straujam, būt pacietīgākam, mierīgākam, ka gribās steigties. Es sev atgādinu: lēnāk brauksi, tālāk tiks. Un ziniet, tā tas ir. Tā tas ir. Un ko es esmu iemācījies, ir, kad Dievs nekad nav steigā. Jo viņš jau zina visu, pirms tas notiek. Nekas viņu nepārsteidz. Un kādreiz mums pat izliekās, ka Dievs ļoti lēni darās. Mēs gaidām un gaidām un gaidām uz atbildi, uz mūsu lūgšanām. Bet viss notiek Dieva noliktā laikā. Un tā gaidīšana parasti nāk ar apmācību. Jo mēs visvairāk iemācāmies Dieva uzgaidamā telpā. Mēs gaidām, Dievs nav steigā. Kur pretīm ļaunais ir vienmēr steigā. Dari to tagad. Tev gribās. Ņem. Nāc, iesim, darīsim. Viņš negrib, lai tev ir laiks apdomāt, pārdomāt. Viņš tevi kārdina. Kad tu jūties kārdināts, kad nāk tas spiediens, dari to, dari. Apstājies. Padomā. Jo redziet, ja mēs apdomāt un padomāt, mēs izvairītos no ļoti daudzām problēmām. Ja mēs padomātu par konsekvencēm. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Bet kādreiz tādā momentā mēs nedomājam par tam sekam. Apdomā, padomā. Lēnāk brauks, tālāk tiks. Es ieteicu jums, ka jums vajag lasīt Zalamana pamācības vai sakamvārdus. Un tiešām es arī ieteiktu darīt, ko es darīju, pasvītrot tos, kas uzrunā un kas tiešām noder tev un kas var palīdzēt
tev. Ir tik daudz, man visa grāmata man ļoti palīdz un attiecībā uz situācijas. Un ir ļoti svarīgi, kad mēs ņemam vērā, ko Dievs mums māca. Un viens, kas man arī uzkrīt, jo es esmu liels runātājs. Un tas ir 10. nodaļā, 19. pantā, kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka. Bet kas savu muti savalda, ir gudrs. Šis ir padoms, kas noder mums visiem. Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka. Bet kas savu muti savalda, tas ir gudrs. Vai nav tā, kad mums visiem ir bijuši reizes, ka mēs nožēlojam, ka mēs esam palaiduši muti, kur mums nevajadzēja? Izteikuši kaut ko mums nevajadzēja izteikt. Un tu nevari atgriezt to vārdu. Vārdam ir spēks. Un, kad viņš ir izgājis, viņš ir izgājis. Tu vari mēģināt izlīdzināt situācijas, bet atpakaļ tu nevari atgūt. Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka. Bet kas savu muti savalda, tas ir gudrs. Mums vajag apdomāt, ko mēs sakam. Un tāpēc Dāvids lūdz, lai mana muts valoda un manas sirds domas būtu tīkams tavā priekšā. Padomāji, ja tu paņemtu un ieskaņot, tu atstātu savu mobilo telefonu, piemēram, uzgriezt, un ka viņš uzņemt katru vārdu, ko tu šodien saki. Un tad vakarā, pirms te gulēt, tu atspēlē to atpakaļ. Bet tev blakus sēž Jēzus. Vai tev būtu jākaunējās par lietām, ko tu esi teicis? Vai būtu lietas, ko tev ir jānožēlo? Tā ir tāda laba lieta, ko izdarīt, padomāt. Neieskaņo viss, bet tikai padomā, kā tas būtu. Apdomā, ko tu dari, ko tu saki. Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka. Bet kas savu muti savalda, ir gudrs. Ir tik daudz labu pamācību, tik daudz brīnišķīgi saka lietas, ko Dievs dara. Saka, ir vēl viens, ir mēsls met klēpī, bet tie iekrīt tur tā, kā to grib tas kungs. Mums latviešiem ir tāds sakam vārds cilvēks domā un Dievs dara. Un ir labi sev to atgādināt, ka galu galā viss ir atkarīgi no viņa. Mēs varam kalt savus plānus, mēs varam meklēt, gudrot, darīt, bet galu galā, ko tas kungs grib, tas notiks. Vēl viens sakam vārds, kas latviešiem bieži vien un diemžēl, tas viens, ko mēs piedzīvojam pārāk bieži šīs dienās, un tas ir, ka solīts makā nekrīt. Solīts makā nekrīt. Tik daudz cilvēku apsola lietas, ko viņi neizpilda. Kādreiz tas ir aiz nevarības, kādreiz tas ir aiz viltības vai neapdomības. Daudz un dažādi iemesli.
Bet tu nevari paļauties vienmēr uz visiem. Tik bieži viens solīts makā nekrīt. Mēs cēlām māju pirms vairākiem gadiem, un kur bija darīšanas ar amatniekiem, solīts makā nekrīt. Es nākšu rītā darīt to un to, viņi neierodās, paiet nedēļām, neierodās. Mēs jau zinām, mēs visi esam piedzīvojuši, ka solīts makā nekrīt. Un mums vajag apdomāt, ko mēs solam, vai mēs spējam izpildīt. Bet tas pretējais ir spēkā ar Dievu. Ko Dievs apsola, to viņš vienmēr izdara. Dievam viss ir iespējams. Viņš neko nesola, ko viņš nedara. Viņš vienmēr izpilda savus solījumus. Viņš vienmēr izdara to, ko viņš ir sacījis. Un tur ir mūsu drošība. Ja mēs dzīvojam ļoti nedrošā pasaulē, vairāk un vairāk mēs atrodam, kad tiešām solīts makā nekrīt, un tas attiecas uz tik daudz lietām. Ne tikai uz amatniekiem, bet uz lietām, ko mēs nopērkam, kaut kā, vai šīs dienās lietas netiek, izklausos vecs, bet lietas netiek vairs taisīts kā kādreiz. Kādreiz tu varēji nopirkt kaut kādu lietu, un viņa nesaplīs pirmās nedēļās, ja nesaplīs warranties laikā. Tagad tā nav. Viss taisīts uz lēto, un, diemžēl, nav tās izturības. Ir daudz lietas, ko var teikt par sakam vārdiem, bet ir tie, kas ir ļoti, ļoti labi. Tāpat man patīk tas viens, kas saka, ne viss, kas spīd, ir zelts. Ir labi sev atgādināt šīs lietas. Ne viss, kas spīd, ir zelts. Un Zalamans bija apdāvināts ar īpaši lielu Dieva gudrību. Un viņam bija daudzi sakam vārdi. Visi nav pierakstīti šeit Bībelē, ir tie, ko Dievs gribēja, lai ka mums viņi ir. Un es gribētu šodien noslēgt mūsu pārdomas, nolasot jums no 3. nodaļas, kur viņš raksta: Mans dēls, neaizmirst manu pamācību, un lai tavas sirds patur sevi manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies. Nesam manus baušļus savu valdziņā pakāts ap kaklu, uzrakst tos uz savus sirds plāksnes. Un tu iemantos labvēlību un laipnību Dieva un cilvēka acīs. Paļaujies uz to kungu no visas sirds. Nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies jau pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu, vairies no ļauna. Tas būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspiedzinās tavus kaulus. Labs padoms. Paļaujies uz to kungu no visas sirds. Nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Domā uz viņu vārdu, un tu būsi svētīgs. Atceries, lēnāk brauks, tālāk tiks. Tāpēc Tēvs, paldies par šo iespēju. Atkal mazliet ieskatīties tavā vārdā.
Paldies par sakam vārdiem. Paldies par šīm gudrībām. Paldies, kad tu mūs māc un veido. Mēs pateicamies par visu, ko tu mums dod. Un es lūdzu, kungs, lai tava svētība būtu pār katru klausītāju. Un pavisam vienkārši es lūdzu, lai mēs katrs nepaļautos uz savu gudrību, bet ka mēs paļauties uz tevi un uz tavu vārdu. Un ko mēs vēlamies izteikt šajā sestdienā savās lūkšanās? Mēs apvienojam kopā lūdzot mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie klausītāji, lai Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, pasargā jūsu sirdis un domas Kungā Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, es ceru, ka tas būs rītdienas dievkalpojumā.